Lasīsim apostuļu darbu grāmatu un nolasīsim no 4. nodaļas 12. pantu un izdarīsim to visi kopīgi. Šis pants mums bija arī uzdots iemācīties no galvas, un tāpēc mēs arī visi kopīgi viņu nolasīsim. Varam to izdarīt skaļi. Nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debesīm cilvēkam dots, kurā mums lemta pestīšana. Āmen. Mēs nolieksim galvas lūkšanā. Godīgs pilnais Tēvs debesīs, tiešām nav pestīšanas nevienā citā. Un nav neviena cita vārda zem debesīm, kurā būtu lemta pestīšana. Mēs pateicamies, Kungs, Jēzus, ka Tu esi nācis mūsu dzīvēs. Ka Tu esi apžēlojies par mums, dāvājis grēku piedošanu. Esi cēlis augšam jaunai dzīvei. Mēs no sirds pateicamies, ka varam piederēt Tavai draudzei. Mēs no sirds pateicamies, ka Tu veido mūsu ticību un mūsu pārliecību. Mēs pateicamies no sirds, Kungs, ka Tavs vārds runā uz mūsu dzīvēm. Mēs pateicamies no sirds, ka Tava taisnība ir vienīgais apģērbs, kas apsedz mūsu kailu. Es, Kungs, lūdzu žēlastību Tavai tautai. Kungs, kaut mēs visi reiz varētu stāvēt un zemoties Tavā priekšā, Kungs, lai saukt svēts, svēts, svēts ir tas, Kungs. Kungs, arī šajā dienā satriec mūsu sirds. Parāda mums mūsu vainu un grēcīgumu. Dod žēlastību nožēlot savus pārkāpumus. Dod žēlastību patiesi pieķerties un pielīmēties Tev. Svētī, Kungs, lai Tava patiesība mūs veido un runā uz mūsu sirdīm. To lūdzos Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Cilvēkiem īpaši nepatīk, kad viņiem saka vārdu nē. It sevišķi tad, ja tie ir kādi svarīgi dzīves brīži, kad kādreiz līga un līgavainis stāva altāra priekšā. Un ja kāds no viņiem pasaka nē, tad šim otram cilvēkam droši vien tā ir milzīga satriektība un traģēdija. Tāpatās arī mūsu dzīvē, ja mums kaut ko atsaka un saka nē, mums to ir ļoti grūti pārdzīvot. Tagad mēs ejam iestāties iespējams kādā darbā un vēlamies darīt kādu darbu, lai nopelnītu sev dienišķo maizi, un mums pasaka nē. Arī tajā brīdī mēs droši vien ļoti stipri pārdzīvojam. Ja jūs ejat pie kaimiņa vai pie kāda drauga un prasat viņam pēc kāda padoma vai palīdzības, un viņš jums saka nē,
tad jūs pārdzīvojat par to. Un bieži vien iespējams pat esat satriekti par to un sakat, kā tad tā? Neviens negrib man palīdzēt, neviens negrib atsaukties uz manām vajadzībām. Šie vārdi, ko mēs šeit izlasījām, nav pestīšanas nevienā citā. Jo nav zem debesīm neviena cita vārda dot, kurā mums būtu lemta pestīšana. Viņi ir ļoti kategoriski. Un uz šiem vārdiem var apvainoties ļoti daudz reliģijas. Budisms, hinduisms, islams. Visi šie daudzie cilvēki, tūkstošiem cilvēku sacīt, ko te jūs domājat, jums vieniem ir taisnība? Ko te jūs domājat, jūs vienīgie pazīstat Dievu? Tad šis vārds, kas šeit ir uzrakstīts, viņš ir ārkārtīgi kategorisks. Šis vārds pasaka šo apgalvojumu. Nav pestīšanas nevienā citā. Jo nav zem debesīm neviena cita vārda dot, kurā ir lemta pestīšana. Es speciāli izvēlējos vēlreiz palikt šajā 4. nodaļā un izcelt šo Bībeles pantu, jo šis Bībeles pants bieži vien tiek ļoti virspusēji apskatīts un ļoti virspusēji tiek tam pieiets, un šis pants tiek bieži vien citēts pat pa labi un pa kreisi, vai arī vispār netiek citēts. Bet izejot cauri šīm 4 nodaļām, mēs redzam, kādā situācijā šie vārdi ir pateikti. Jo Pēters un Jānis, kur viņi stāv? Viņi stāv augsto priesteru un tautas vadības priekšā, viņi ir nakti pavadījuši cietumā. Un viņiem prasa, kādā spēkā un kādā varā viņi ir dziedinājuši šo tizlo cilvēku. Un ja šodien, ja mēs skatāmies uz jūdu tautu tagad un skatāmies arī šodien, mēs ticam jau 2. Jēzus Kristus atnākšanai un ticam, kad Jēzus Kristus nāks. Viņi vēl joprojām netic 1. Kristus atnākšanai. Un arī tajā laikā šie paši cilvēki, kas tiesāja Pēteru un Jāni, viņi tiesāja arī Kristu. Viņi notiesāja viņu uz nāvi, viņu piesita krustā. Un kāpēc tāds iznākums? Kāpēc šie cilvēki, pie kuriem nāca Kristus, ka ir rakstīts, viņš nāca pie savējiem, bet savējie viņu nepieņēma? Iemesls bija tikai viens, tāpēc, ka šie ļaudis tumsu mīlēja vairāk nekā gaismu. Šodien daudzās pat sinagogās tajā laikā un šodien tiek aizliegts lasīt 53. nodaļu no Jesejas grāmatas. Iemesls? Tāpēc, ka šī nodaļa runā par Kristus ciešanām, Kristus nāvi un par Mesiju, kuri šī te pati jūdu tauta notiesāja un nepieņēma. Kāpēc viņi noraidīja? Un iemesls tam ir šāds. Šie cilvēki fokusējās uz Mesijas varenību un slavu, uz Mesijas godību un ar to spēku, kādā viņš nāks. Viņi cerēja, ka viņš atnāks un atjaunos Dāvida troni. Es jums gribu nedaudz ievest tādā vēsturiskā apskatā, kāpēc šie cilvēki
nonāk šādā situācijā, jo viņi redz Dieva, viņi redz Mesiju kā varenību, kurai ir jānāk. Bet viņi neredz to, ka pirms viņš nāks kā varens valdnieks, viņš cietīs. Viņu pienaglos pie krusta, un viņš mirs. Un to šī tauta neredz, jeb arī vienkārši viņa to negrib saredzēt. Un iespējams arī mūsu dzīvē ir daudz kas tāds, uz ko mūs Kristus sauc, mēs vienkārši negribam saredzēt. Tur, kur mums būtu jāmaina mūsu dzīve, tur, kur mums būtu jāļauj, lai Kristus darbojās mūsu dzīvē, mēs viņu atstumjam. Tajā laikā Izraels bija okupēts no romiešu varas un valdības. Viņi bija apspiesti, viņiem bija lieli nodokļi. Un viņi cerēja, kad atnāks Mesija, viņš atbrīvos viņus no visiem okupantiem. Pamatotas cerības. Otra lieta, mēs redzam to, ka šajā laikā ļoti liela elgdievība valdīja Jūdu tautā, jo romieši bija ienesuši ļoti daudz dievību lielu šajā tautā. Katrā mājā bija kāds dievs, ko pielūdza. Bet jūdi ticēja vienam dievam. Un jūdi saprata to, ka atnāks Mesija, viņš iznīcinās visus elkus un noārdīs visu elgdievības pielūgsmu. Un bieži vien jūdu tauta pat domāja, ka šis ir Mesija, un viņi domāja pareizi. 6. nodaļā Jāņa evaņģēlijā, kad viņš paēdināja tūkstošiem cilvēku viņi gribēja iecelt par ķēniņu. No kā Jēzus izvairījās, kaut viņš arī bija ķēniņš. Vēl tajā laikā starp farizejiem un Kristu bija ārkārtīgi liels konflikts. Visur, kur Kristus gāja, viņš norādīja uz viņu nepareizo pielūgsmu. Viņš norādīja viņiem uz viņu nepareizo dzīvesveidu. Bet viņi jau cerēja uz to, ka nāks Mesija, viņš būs ar viņiem. Viņš būs ar viņiem uz vienu roku. Bet Mesija atnāca un norādīja viņiem uz viņu vainu Dievu priekšā. Un to, ka viņiem ir radikāli savas dzīves jāmaina. Un tad pēkšņi viņi redz, ka Pilāts viņu arestē, un viņi visi kliedz sit viņu krustā. Vienkāršāk sakot, viņi apbižojās uz Jēzu. Viņi bija apvainoti uz Jēzu, jo viņš nepiepildīja viņu cerības. Viņš nepiepildīja tās vēlmes, uz ko viņi bija cerējuši. Tāpēc šodien es jums gribu parādīt dažas lietas. Kādai ir jābūt liecībai par Kristu šodien? Jo nav pestīšanas nevienā citā. Jo nav zem debesīm neviena cita vārda dot, kurā lēmta ir glābšana, pestīšana. Atvērsim Marka evaņģēlija 1. nodaļu un apskatīsimies, kādu Marks rāda liecību par Kristu. Un no tā mēs varam izsecināt arī to, kādai liecībai ir jābūt mūsu dzīvē. Ar kādu liecību mums būtu jāapliecina Kristus savā dzīvē. Kad mēs izlasām šeit pirmos pantus, šeit mēs redzam, ka Marka apliecina,
ka šis, ko mēs lasām, ir Jēzus Kristus Dieva dēla evaņģēlijs. Un palūkojiet atkal apgalvojums. Viņš par to nešaubās. Viņš par to saka ļoti tieši un konkrēti. Šis ir Jēzus Kristus Dieva dēla evaņģēlijs. Tā ir Kristus mācība, ko Kristus ir atnesis cilvēkiem. Un arī mums ir skaidrai pārliecībai jābūt par to, kas ir evaņģēlijs. Vai es dzīvoju no evaņģēlija? Vai es stāvu uz evaņģēliju? Vai es aizstāvu evaņģēliju? Vai es ņemu līdzdalību evaņģēlijā? Vai es dzīvoju evaņģēlija cienīgu dzīvi? Un šeit ir līdzīgi vārdi, ko saka Marka. Tas ir Jēzus Kristus Dieva dēla evaņģēlijs. Nav cita vārda zem debesīm dots. Šie vārdi ļoti labi saskan līdzīgi. Otra lieta, ko šeit Marka parāda, ir tas, ka ne tikai viņš par to ir pārliecināts, bet ka par to jau iepriekš pravieši ir runājuši. 2. pantā mēs izlasām, itin kā pravietis Jesaja ir rakstījis, raugi, es sūtu savu vēstnesi tavā priekšā, kas sataisīs tev ceļu. Kā pravietis Jesaja jau ir rakstījis. Pravieši par to jau ir runājuši, pravieši jau par to ir rakstījuši, par ko jūs šaubaties. Dažas lietas, ko es šeit gribu pieminēt, cik smalki ir pravietojumi vecā derībā par Jēzus nākšanu. Viņi piemin vissīkākās detaļas. Un patiešām brīnums ir, kāpēc šī tauta nespēja sadzirdēt un nespēja saredzēt Jēzu kā Mesiju. Jesaja 7.14 ir rakstīts, ka jaunava dzemdēs dēlu. Skaidrs pravietojums. Jaunava dzemdēs dēlu, un tā ir runa par Kristu. Mihas 5.2 ir uzrakstīts piedzimšanas vieta, kur viņam ir jāpiedzimst. Vieta, kurā viņš nāks pasaulē. Un tas precīzi piepildās. Daniela 9.25 ir aprakstīts Kristus nāvi. Pravietots par Kristus nāvi. Jesaja 53.7 ir aprakstīts pat tas, kad Pilāts viņu tiesās, viņš klusēs. Viņš neatdarīs savu muti. Jesaja 53.12, kad viņš tiks nonāvēts starp noziedzniekiem. Skaidrs pravietojums. Jaunā derībā mēs lasām, pa katrai rokai, katrā pusē viņam bija piesists kāds no noziedzniekiem. 22. psalmā ir aprakstīts, ka par viņu apģērbu metīs kauliņus. Un tas piepildās. 69. psalmā 22. pantā, ka viņš cietīs slāpes pie krusta. Un ka viņam pasniegs eķiķi ar žulti. Šodien arvien biežāk ienes kristietībā tādu domu. Un no tā ir ļoti jāuzmanās. Kad cilvēki saka, jā, glābšanai tikai Kristus. Bet ar turpmāko dzīvi nepietiek. Tā ir ļoti bīstama doma. Jo Bībelē Pētera vēstulē ir rakstīts, ka mums Dievs ir devis visu, kas ir vajadzīgs dzīvei un dievbijai. Ka viss ir šeit, evaņģēlijā,
uzrakstīts. Un pravieši par to ir liecinājuši. Un šeit Marka parāda to, ka balstiet savu ticību uz rakstiem, jo raksti piepildās. Ka raksti ir dzīvi, tam ir vērtība, tam ir mūžīga, ka tas paliek mūžīgi. Ka Dieva vārdi nekad nemainīsies. Un tad Marka nonāk līdz Jāņa liecībai. Kāda bija Jāņa kristītāja liecība un kādai ir jābūt arī mūsu liecībai. Un mēs redzam, ka Jāņa dzīvē, kā Jānis liecina no 4. panta, Jānis kristītājs nāca tuksnesī, sludinādams grēku nožēlas kristību uz grēku piedošanu. Mēs visi par kaut ko liecinām. Un ja tavā dzīvē nevar lasīt Kristu, tu dod ļoti sliktu liecību. Ļoti sliktu liecību. Ja tu viņu nedod vispār. Ja no taviem vārdiem un dzīvesveidu nevar lasīt Kristu, tu nenes evaņģēliju, tu nesi savu kaut ko. Tāpēc patiesa liecība balstās un aicina pirmkārt uz grēku nožēlu. Un to arī šeit mēs redzam, ka Marks norāda uz Jānu Kristītāju. Jānis Kristītājs nāca tuksnesī, sludinādams grēku nožēlas kristību. Jūs patiesi ar cilvēku varēs veidot tikai kontaktu tad, ja viņš ir nožēlojis savus grēkus. Par garīgām lietām jūs ar viņu varēsiet konstruktīvi runāt tikai tad, kad viņš apzinās savu vainu Dievu priekšā. Teologi ir apzīmējuši grēku nožēlu, kā šeit tiek minēts vārds grieķiski metanoja. Viņš tiek ļoti plašā veidā pateikts. Pirmkārt, ir jāmainās jūsu intelektam, tas ir prāts. Otrais, jūsu jūtas tiks skartas. Un trešais, jums būs sava griba, jums būs kaut kas jāizvēlās. Es drusku smalkāk par to, lai jums labāk ir tas saprotams. Skatieties, jums tiek sludināts evaņģēlijs. Tagad jums tiek runāta svētruna. Jūs cenšaties ar prātu saprast. Tā? Jūs cenšaties iedziļināties vēstī, kas tiek pausta. Un šajā brīdī, kad Jānis Kristītājs runā un aicina uz grēku nožēlu, tad cilvēks viņš redz, ka Dievs ir tas, kas valda, ne es. Un ka manas attiecības ar Dievu ir bēdīgā stāvoklī. Darbojās mūsu prāts. Cilvēks apzinās vainu. Cilvēks apzinās, ka Dievs ir liels un es esmu grēcīgs. Un ir jūtas. Kad mēs to redzot, mēs sākam pārdzīvot. Mēs raudam, mēs esam sirdī satriekti un saprotam to, ka mums ir jāmainās. Un šeit darbojās mūsu griba. Un tā ir patiesa grēka nožēla. Ja kaut kas no visa šā iztrūkst, jums nav bijusi patiesa grēka nožēla. Ja jūs neesat sapratuši, par ko jūs esat raudājuši, tā nav patiesa grēka nožēla. Jums ir jāsaprot par to, par ko ir satriekta jūsu sirds. Varbūt jūs raudat vienkārši aiz žēlīgu stāstu, ko mācītājs izstāstīja. Varbūt jūs raudat aiz to, ka jums kaut kas tiek aizliegts.
bet nav patiesas grēka nožēlas. Jebkuru izņemiet no šīm 3 lietām ārā, un viņa nav patiesa grēka nožēla. Piemēram, ja jūs saprotat ar prātu, bet jums nav sirds satriektība, jums nav bijusi patiesa grēka nožēla. Padomājiet vienkārši loģiski līdzi, jo nevar būt, ka tu ieraugi to, ka tu esi grēcīgs, tu esi satriekts. Tu saproti ārprāts, cik es esmu tālu no Dieva. Ārprāts, kādu sodu es esmu pelnījis. Un ka es neko citu neesmu pelnījis kā tikai elli. Un skatieties, varbūt šīs 2 pirmās lietas, varbūt jūsu intelekts strādā, varbūt jūsu sirds ir satriekta, bet jūs nepieņemat nekādu lēmumu savā dzīvē. Izgājiet un aizmirsat, par ko domājat un par ko raudājat. Tāpēc patiesa grēka nožēla būs, kad mainīsies jūsu dzīve. Jūs mainīsiet savus draugus. Ja jūsu darbs ved jūs grēkā, jūs mainīsiet savu darbu. Jūs mainīsiet savu dzīvesveidu, ģērbšanās stilu un tā tālāk. Jo jūs apzināsieties to, ka jūs stāvat dzīva, svēta Dieva priekšā. Un tā ir pirmā lieta. Patiesa liecība aicina uz grēku nožēlu. Un ka jūs ejiet un cilvēkiem lieciniet. Lieciniet droši un aiciniet cilvēku uz grēku nožēlu. Otra lieta. Patiesa liecība nepaliek neievērota. Patiesa liecība nepaliek neievērota. Izlasam vēlreiz šo 4. pantu. Jānis Kristītājs nāca tuksnesī, sludinādams grēku nožēlas kristību uz grēku piedošanu, un pie viņa izgāja visa Jūdejas zeme. Patiesa liecība nepaliek neievērota. Pilsēta kalnā viņu nevar neredzēt. Patiesa gaisma, kas spīd, viņu nevar neredzēt. Patiesa sāls, kas sālī, viņu nevar nejust. Sāciet dzīvot svētu dzīvi, sāciet sludinātu varenu Dievu, un jūs redzēsiet kādu pretestību rada šī pasaule. Un vēl es gribu tikai, lai jūs loģiski saprotat to. Neticīgs cilvēks ir sātana dzimums. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš dzīvo pēc viņu ideoloģijas, domāšanas, pēc pasaules uzskata. Efesiešu vēstule 2. nodaļa, kura ļoti skaidri to parāda, ka visi cilvēki, kas nav atgriezušies, kam nav bijusi patiesa grēka nožēla, ir pakļauti sātana valdīšanai un varai. Un iedomājieties, jūs sludinat sātana dzimumam evaņģēliju. Un jūs domājat, ka viņš liksies mierā? Vēl precīzāk, es varbūt gribu pateikt, ja jūs sludināsiet viņiem un viņi netiek aizskārti, tad jūs nesludināt patiesu liecību. Tad ziniet, ka jūs ejat uz kompromisu. Visa jūdejas tauta, viņa bija satricināta tajā brīdī, kad Jānis Kristītājs sludināja tuksnesī. Mīļie, viņš nesludināja no televīzijas. No Jeruzālēmas līdz tuksnesim, kur atradās Jēzus, bija dienas gājums. Šodien slinki cilvēku uz baznīcu atnāk tāpatās vienkārši pāri pa lauku.
Līdz Jānim Kristītājam vajadzēja veselu dienas gājumu iet, lai noklausīties Jāņa Kristītāja svētru tuksnesī. Un ja bija karsts, tad patiešām bija karsts un bija liela svēlme. Un ja bija augsts, tad bija augsts. Kad Luters pienagloja 95 tēzes pie Vitenbergas baznīcas durvīm, ziniet, ko pateica pāvests? Pāvests sacīja, atmesdams ar roku, tas ir vienkārši vācu mūs, kas piedzieries vācu alu, gan jau izgulēsies un nāks pie prāta. Bet mēs redzam, kad viņš satricināja visu Vāciju. Aicinot cilvēks atgriezties pie kā? Pie raksta. Tikai raksta, tikai Kristus. Viss tikai Dieva slavai. Kad spīd patiesas evaņģēlija gaišums, to nevar apslēpt. Cilvēki kļūst nemierīgi, cilvēki kļūst satraukti. Un kāds satricina savu ģimeni, kāds satricina savu darbvietu, kāds satricina savu ciemu un kāds satricina veselām pilsētām. Un es domāju, ka nav tālu jāiet, ka jūs paši ar to vien bieži saskaraties, kad jūs ģimenēs jau saka, cik tu vari man par Dievu stāstīt. Cik tu vari man par to manu grēcīgumu man bakstīt. Bet patiesas evaņģēlijs, mīļie, viņš tāds ir. Viņš skar cilvēku sirds. Viņš maina cilvēku sirds. Viņš maina uz radikālu izmaiņu jūsu dzīvē. Un ja jūs nespīdat savā ģimenē, savā darbvietā, jūs nesat nepatiesu liecību. Jūs nenesat patiesu gaismu. Vēl trešā lieta. Patiesa liecība, tā nav liekulīga un tā nešķiro cilvēks. Un tas ļoti labi šeit ir aprakstīts Jāņa šajā vēstījumā, kad iznāca visu Jeruzālemes ļaudis, un tie bija viņa kristīti Jordānas upē. Jūdi tajā laikā uzskatīja to, ka viņiem nav vajadzības kristības. Viņiem bija savi rituāli, kad viņi nāca no tirgus, viņi mazgāja rokas, kad viņi pieskārās kādam pagānam, viņi mazgāja rokas, vai kādai priekšmetam viņi mazgāja rokas. Viņi patstāvīgi veica kādas reliģiozas rituālus. Un kristības, tādas ūdens kristības bija vajadzīgas tikai pagānam, kurš pārgāja no pagānisma judaismā. Un paskatieties, ko šeit izdara Jānis Kristītājs. Jānis Kristītājs pasaka kaut ko ļoti satriecošu. Viņš pasaka to, ka nav starpības šeit starp jūdu un grieķu un nes caur vienu cilvēku. Visi vainīgi Dievu priekšā. Lūk, ko pasaka Jānis Kristītājs. Nolasam no 5. panta. Un pie viņa izgāja visas Jūdejas zeme. Tur bija dažādi cilvēki. Un visa Jeruzālemes ļaudis. Un tie tika viņa kristīti Jordānas upē, izsūdzēdams savus grēkus. Viņa evaņģēlija vēsts priekš visiem ir vienāda. Evaņģēlija vēsts princips visiem ir vienāds. Nav tev tā, tev tā. Visi vainīgi Dievu priekšā. Jūdiem pagāns tajā laikā bija kā suns. Viņi ne par ko neuzskatīja pagānus. Pagāns viņiem tajā laikā bija kā, un vēl šodien iespējams ir kā elles materiāls. Un paskaties, ko izdara Jānis Kristītājs. Viņš saka,
jūs esat tādi paši. Jūs esat tieši tādā pašā situācijā un stāvoklī. Mateja evaņģēlijā tas vēl spilgtāk tiek parādīts, kad šis pats notikums, kur Jānis Kristītājs sludina, viņš saka, jūs odžu dzimums, kas jums mācīs izbeigt nākamo sodību. Mīļie, kas sevi sauc par kristieti, bet neatsaucās Dieva vārdam un nemaina savu dzīvi, ir odžu dzimums. Gribiet, pieņemiet to, gribiet, nepieņemiet. Ja jūs nemainat savu dzīvi pēc Dieva vārda patiesības, jūs esat liekulīgs kristietis, kurš maskējās. Šo līdzību Jānis Kristītājs pielīdzinājis ļoti precīzi. Odzes viņas mēdza, šī čūska mēdza pielīdzināties kādam zaram, ko kādreiz nejauši cilvēki varēja paķert un viņus sadzēla. Un Jānis Kristītājs saka, jūs tādi esat. Ja jūs nemainat savu dzīvi. Un tas jau tikai ir loģiski, kad jūs loģiski domājat, to saprotat. Pareizi, ja tu sevi sauc par kristieti, tu dzirdi Dievu patiesību un nemaini savu dzīvi, tu esi liekuls. Tu esi līdzīgs šim odžu dzimumam. Labi, ja tu tur nesaproti, labi, ja tu esi vājš un tu krīti. Bet ja tu sevi pozicionē kā kristieti, bet nedzīvo kā kristietis, tu esi tieši tāds kā šis odžu dzimums. 4. lieta. Patiesa liecība tiek apstiprināta ar cilvēka dzīvesveidu. Šeit 6. pantā mēs nolasām. Un Jānis bija ģērbies kameļu spalvu drēbēs un ādas jostu ap gurniem un ēda siseņus un kameņu medu. Es jau minēju to, ka šeit nav runa to, kad mēs pieņemam un kopējam detaļas. Es jūs šodien neaicinu iet uzvilkt kameļu spalvu drēbes, ādas un iet dzīvot tuksnesī un ēst kameņu medu. Es jūs varu atvieglot šajā jautājumā. Es jums to nelieku darīt. Bet padomājiet par principu, kāds šeit ir ielikts un kāda doma šeit ir ielikts. Jānis Kristītājs bija ļoti pieticīgs cilvēks. Kristietis, mīļie, ļoti pieticīgs cilvēks. Viņš nedzinās ne pēc mantas, ne pēc slavas. Viņam pietiek ar to, ko Dievs ir devis. Viņš ir apmierināts ar to, ko Dievs ir devis. Šodien tā kristietība, kas pauž, mums ir jākļūst bagātiem. Tā nav kristietība, tas ir odžu dzimums. Atveriet 1. Korintiešu 7. nodaļu. No 29. panta mēs varam izlasīt. 1. Korintiešiem 7. nodaļa no 29. panta. Bet to, brāļi, saku, laiks ir īss. Tādēļ turpmāk precētie, lai ir kā neprecēti. Un kas raud tādi, kas neraud. Un kas priecājās tādi, kas nepriecājās. Un kas pērk tādi, kas to negrib paturēt. Un kas šo pasauli lieto tādi, kas to nelieto. Jo šīs pasaules kārības pāriet. Lūk, kur ir šis princips. Kā ir jādzīvo? Kāda ir jābūt mūsu dzīvē, ka mūsu skats ir atrauts no sevīm un pacelts uz Kristu. Un 5. lieta, ko mēs vēl šeit skaidri varam redzēt, Jāņa Kristītāja dzīvē, ir patiesa liecība pagodina Kristu.
7. un 8. pants. Un sludināja sacīdams, kāds spēcīgāks nāk nekā es pēc manis, kam es neesmu cienīgs noliecies atraisīt kurpju siksnas. Citiem vārdiem Jānis Kristītājs grib pateikt, manī nav nekādas vērtības. Manī nav nekādas cenas. Es jūs esmu kristījis ar ūdeni un tikai sagatavojis ceļu tam, kas nāks, viņš jūs kristīs ar svēto garu. Viņa nav zem debesīm dota cita vārda, caur ko mums ir lemta pestīšana. Nav pestīšanas nevienā citā. Būt īstam kristietim nozīmē nedzīties pēc savas āršķirības. Būt kristietim tas nozīmē pagodināt Kristu visā savās dzīves situācijās. Lai Dievs uz to mūs svētī, ka mēs nesam šādu liecību. Jo šie kategoriskie vārdi nav pestīšanas nevienā citā, un nav neviena cita vārda zem debesīm dot. Ir ļoti svarīgiem jābūt mūsu dzīvē. Tam ir jābūt pamatam mūsu ticībai. Ka mēs ļoti skaidri to apzināmies un ar to nostiprinam savu ticības dzīvi. Āmen. Lūksim Dievu.